relaksējošs, piepildošs, uzlādējošs ceļojums. Iekārtojies ērti un aizver acis, noskaņojies uz to, lai tu šajā ceļojumā vari relaksēties, piepildīties, uzlādēties un pie vajadzības dziedināties. Zini, ka viss šis ceļojums ir tikai un vienīgi par labu tev, par labu tavas dvēseles attīstībai. Ļauj sev šobrīd atlaist visas cerības, gaidas par to, kā tam šodien vajadzētu būt. Ieklausies visās tālās un tuvās skaņās un ļauj viņām visām būt, jo visam ir vieta būt, un arī tām skaņām ir vieta būt. Atļauj savam ķermenim atslābt. Pārej pāri ar savu iekšējo uzmanību, pāri savam ķermenim un ļauj viņam atslābt tik, cik šobrīd viņš spēj to izdarīt. Un tagad vienkārši seko līdz manai balsī un pievērs uzmanību savai elpai. Sāc sekot līdz savai elpai, sajūti, kā tu elpo, kā gaiss tevī ieplūst un izplūst. Ar ieelpu gaiss viegli ieplūst tavā ķermenī un ar izelpu viegli izplūst. Pievērs uzmanību savām nāsīm un ar ieelpu sajūti, kā caur nāsīm tevī ieplūst tāds kā vēsāks gaiss un ar izelpu izplūst jau siltāks. Pievērs uzmanību, kā kustās tavs ķermenis, kad tu elpo. Ar ieelpu tavs krūškurvis, vēders piepaceļas un ar izelpu nolaižas, noplok. Ar ieelpu ieelpo mieru, atslābumu un izelpo nemieru, sāspringumu, nogurumu. Visas cerības un gaidas, kā tam šodien vajadzētu notikt. Sajūti, kā tu arvien dziļāk un dziļāk iegrimsti sevī, savā iekšējā pasaulē. Atlaid visas domas, nogurumu. Visas tavas domas lēnītēm izgaisa tālumā, un tāpat arī saspringums. Ļauj savām domām un jūtām plūst cauri, bez nosodījuma. Un tagad šajā patīkamajā, atslābinošajā stāvoklī nonāc savā iekšējā ekrānā, trešajā acī. Tā ir kaut kur starp uzacīm, kaut kur tur pierē. Tā ir vieta, caur kuru tu arī redzi savus sapņus, kad tu guli. Un šajā iekšējā ekrānā izgaismojas visas tavas atmiņas, informācija no zemapziņas dzīvēm un visas tavas dvēseles pieredzes. Un lai šodien atmiņas veras vaļā tā, kā tām jāveras, viegli, viegli. Un tagad pieaicināsim, lai atnāk tavi garīgie palīgi, pavadoņi, ar kuriem tu sadarbojies apzināti vai neapzināti, un arī garīgās pasaules dziedniekus. Tie var atnākt tavā drošības vietā vai varat nokļūt jebkurā citā vietā. Tas vienkārši automātiski notiek, vai tas notiek kā jānotiek. Domās tagad atkārto aiz manis, vai piekrītoši piekrīti manam sakāmajam. Lūdzu, atnāciet,
mani sarģeņģeļi, erceņģeļi, garīgie gaismas skolotāji, pavadoņi, garīgās pasaules dziednieki, mans augstākais es, kurā glabājas visa mana informācija un pieredze un visas būtnes, kuras ir 100% dievišķas, 100% no Dieva. Lūdzu, atnāciet un sniedziet man savu atbalstu, veltiet man savu dziedinošo spēku, pie nepieciešamības aizsargājiet mani un nesiet kopā ar mani visu šo laiku, kamēr es būšu šajā procesā. Un tagad nokļūsti, vai lai tavi garīgie skolotāji, garīgās pasaules dziednieki, tavs augstākais es, tevi aizved uz to vietu, telpu, kur var notikt dziedinošs, līdzsvarojošs, uzlādējošs, piepildošs process. Kaut kur visumā, tā var būt balta visuma istaba, kurā notiek dziedinošs, līdzsvarojošs process. Tas var būt kā spā, atjaunojošs salons, kristālu telpa, veselības piramīda visumā, vai veselības templis, vai kas tam līdzīgs. Kas tev šobrīd notiek, kas mainās? Kā tu redzi šo telpu, vietu? Kā tu to jūti? Pievērs uzmanību pašam procesam, kurš notiek tevī. Esot tajā procesā, izjūti šo procesu, esot sevī šajā brīdī. Ja notiek šie dziedinošie, līdzsvarojošie procesi, vienkārši ļauj tiem notikt, plūsti līdzi tiem procesiem. Pilnīgi sajūti vai zini, kā tevi piepilda ar dievišķo mīlestību, Dieva zeltīto, starojošo mīlestības gaismu. Tu vari pilnīgi ieraudzīt, sajust, vai es zinu līmenī zināt, kā tevi piepilda visos līmeņos, dziedina, šķīsta un attīra ik katru tavu šūnu, gan tevi tagadējo, gan arī tavus pagātnes es ķermeņus. Un tagad šis dziedinošais process, mīlestības enerģija, iet pāri visiem taviem smalkajiem līmeņiem, smalkajiem ķermeņiem. Tavā fiziskajā ķermenī iedomājies, sajūti, kā tiek atjaunotas visas šūnas atomi. Emocionālajā ķermenī dziedinās īpaši vainas sajūta, bailes un viss, kas tajā ir atstājis kādu nospiedumu. Mentālajā ķermenī dziedinās negatīvie, ierobežojušie uzskati un ego uzstādījumi. Astrālajā ķermenī dziedinās, ņemas nost jebkādas negatīvas pieredzes no pagājušajām astrālajām pieredzēm. Ēteriskajā ķermenī dziedinās, attīrās, skaidrojas, dzidrinās tava aura un katra čakra. Kauzālajā ķermenī dziedinās jebkādas karmiskās vienošanās un līgumi gan no šīs, gan iepriekšējām dzīvēm. Visi smalkie ķermeņi ir izdziedināti, svētīti un piedoti. Izdziedināti, svētīti un piedoti. Izdziedināti, svētīti un piedoti. Ar ieelpu un izelpu palīdzi no sevis izpūst laukā visam liekajam, nevajadzīgajam, atstrādātajam, un ar ieelpu palīdzi
tevī ieplūdināt to, kas tev šobrīd ir vajadzīgs, kas tevi dziedē, stabilizē un stiprina. Pievērš uzmanību tagad saviem gaismas garīgajiem skolotājiem, pavadoņiem, savam augstākajam es. Pilnīgi tā kā uz tiem atskaties, sajūti, vai es zinu līmenī zini, ka tu uz viņiem skaties, nojaut, ka tu tos vēro. Vai ir kaut kas, ko viņi uzskata, ka tev būtu jāzina saistībā ar šo procesu vai ko citu? Skaties, vēro, sajūti vai zini šo informāciju, vai tā pie tevis atnāk. Tie var būt kādi ieteikumi saistībā ar šo visu procesu. Jebkas, kas tev šodien ir jādzird, jāsaprot. Es tev piedāvāju tagad noslēgt šo ceļojumu ar spēka vārdiem un domās atkārto aiz manis vai piekrītoši piekrīti tam, ko es saku. Es esmu svētīta. Es esmu mīlēts visuma bērns, radīta pēc Dieva līdzības. Es esmu pilnīgi mierīga, absolūti vesela, starojoši skaista, mūžīgi jauneklīga, patstāvīgi kustīga, vienmēr mīloša un citu mīlēta, nepārtraukti pārtikusi un izcili veiksmīga. Dievs mani tiešām mīl un par mani maigi rūpējas. Es esmu uzvarētāja un man patīk tādai būt. Un tā tas ir, un tā tam ir būt. Un ja tev joprojām notiek šie dziedinošie procesi, lai tie notiek tik ilgi, cik tam ir nepieciešams, līdz pilnīga procesa izpildes beigām, kaut vai 24 vai 72 stundas. Izdari dziļu ieelpu un izelpu, sajūti savu ķermeni. Kad esi gatava, lēnām vēr acis vaļā un esi šeit un tagad.